Šajā video izskatīsim modifikātoru grupas, citiem vārdiem sakot, piedevas. Pirmām kārtām pārējām pie produktu pārvaldības un atveram sadaļu piedevas. Te no kreisās puses mēs redzam pašu piedevu sarakstu, jeb piedevu grupas, un no labās puses mums būs visu produktu saraksts. Lai izveidotu jauno piedevu grupu, uzspiežam uz plus pogas. Nākamajā izvēlnē izvēlamies piezīmju grupu vai modifikātoru grupu. Atšķirība ir tā, ka piezīmju grupa ir piezīmes, tās nav preces, viņas nenorakstās no noliktavas. Kā piemērs varētu būt, ka, ja mēs izvēlamies steiku gaļu, mēs varētu viņam pielikt 3 piezīmes. Rare, medium rare vai well done. Modifikātoru grupa, tā ir prece, pilnvērtīga prece, ko var gan pielikt kā par maksu, vai arī bez maksas. Tātad, izvēloties modifikātoru grupu, pirmām kārtām iedodam viņai nosaukumu, piemēram, piedevas gaļai. Nākamā rindā mums ir iespēja pievienot aprakstu. Tā, nākamais auto pop-up nozīmē, ka izvēloties noteiktos produktus, modifikātoru grupu uz kases izliks automātiski. Multi-select nozīmē, ka varēs izvēlēties vairākas piedevas no saraksta. Piemēram, no minimālā, piemēram, 0, ja nevienu nevajadzēs, un līdz maksimālajiem, piemēram, 20. Var ierobežot pa tirdzniecības vietām, ja tādu ir vairāk. Un tālāk ir cena vai nu bez maksas, vai iestatīt pārdošanas cenu. Ja jums ir vairākas cenu lapas, tad arī te būs pilns saraksts ar visām cenu lapām. Pēdējā logā mēs varam pievienot pašus modifikātorus, jeb tās preces, ko mēs pieliksim klāt pie galvenā produkta, kā piedevas. Piemēram, kartupeļus free, atzīmēsim parastos kartupeļus, tad meklētājā atradīsim rīsus un uzspiedīsim pēc tā visa pogus saglabāt. Tā kā tagad piedevas ir pievienotas, spiežam vēlreiz pogus saglabāt. Un mums sarakstā parādījās jauna modifikātoru grupa piedevas gaļai. Tālāk, lai viņi, piemēram, paaugstinātu prioritātē uz kases, ja jums ir vairākas piedevu grupas uz vienu un to pašu produktu, mēs varam viņu pārvilkt augšup un lejup. Tā, lai pievienotu viņu kādiem produktiem, izvēlamies produktus no produktu saraksta. Lai atvieglotu darbu, varam izmantot filtrus pa grupām. Un izvēlamies kādu grupu, kur būs tā gaļa. Ja nevaram atrast pēc grupām, tepat blakus filtriem ir meklētājs. Atrodam steiku un atzīmējam viņu. Un, piemēram, es atzīmēšu vēl pāris produktus. Kā tik mēs atzīmējam produktus, kuriem mēs gribam pievienot šīs piedevas? Mums augšā parādās poga pievienot un noņemt. Spiežam uz tās, tātad te mēs varam vai nu pievienot, vai nu noņemt kādu no piedevu grupām. Te jau nu kas ir izvēle, kādas var atzīmēt parasti vairākas. Spiežam pogu saglabāt. Tagad šiem 3 produktiem uz kases, izvēlēties viņus un pievienot viņus rēķinam, automātiski izliks izvēle ar 3 piedevām, ar free kartupeļiem un rīsiem. Analoģiski strādā arī piezīmju grupa. Dodam viņai nosaukumu,
piezīmes steikam. Ja vajag, pieliekam arī aprakstu. Atļaujam vai aizliedzam manuālā ievietošanu. Tas nozīmē, ka to varēs pievienot ne tikai tad, kad pašu preci izvēlas, bet arī pēc, kad būs pievienoti vairāki produkti, varēs atgriezties pie iepriekšējā produkta un manuāli pievienot tagad iesatītās piezīmes. Pop-up analoģiski tieši tāpat loks izliks automātiski izvēloties noteiktās produktus. Multi-select ļaus izvēlēties vairākus. Un atkal var ierobežot pat tirdzniecības vietā. Ātri spiežam atkal uz plus pogu. Ierakstam te piezīmes nosaukumu. Piemēram, well done. Pievienojam vēl reiru. Spiežam saglabāt. Un atkārtot spiežam saglabāt. Tagad mums atkal ir jāizvēlas kaut kādi ēdieni, kam pievienot šīs piezīmes. Piemēram, es izvēlēšos proper steak. Spiedīšu atkal pogu pievienot. Atkal pievienot vai noņemt. Man stāv uz pievienot. No saraksta ir izvēlēts piezīmes steikam. Un saglabāju. Tagad izvēlēties šo produktu. Mums izliks sarakstīņš, kur būs gan piedevas ar kartupeļiem un rīsiem, un zem tā būs piezīmes steikam. Tā, lai piezīmes steikam sarakstā būtu virs tiem pašiem produktiem piedevā, te sarakstā no kreisās puses mēs pārvalkam piezīmes steikam augstāk, piemēram, par tā pašu piedevas gaļai.